No rītiņa āgrumā, jo, aha, jā. O, jā. Ciemataku meitas, ciemataku meitas. Tātad, sveiciet atkal svētdienā, mēs esam noķēruši Amandu tepat uz ielas, te Liepājā, un es saprotu, viņai ļoti steidzās, tāpēc mēs uztaisīsim ātro interviju. Jansone ir zem tavu video jautājusi, kur var nopirkt tavus nažus? Vai vispār var nopirkt nažus? Logotips būs uz nažiem? Tikai pie manis var, bet es vēl neesmu iegruvējis savu logotipu turpā. Tātad nažus varēs nopirkt, jā? Nē. Tātad, tev ir vēl laiki, jā, laiki. Tātad, kniedētājs zem tavu video ir rakstījis, vai cilvēks blakus var neapzināti baroties no citu cilvēku klātbūtnes? Jā, var. Kā tu raudi? Kur paliek sniega baltā krāsa, kad sniegs izkūst? Es varu beigt raudāt? Jā, tu vari. Tad viņa izgaist. Izgaist, jā. Vai tu tici spokiem? Nē. Ja tu būtu nopērts ar plasmas žagariem, vai tev sāpē tikpat ļoti kā ar parastiem žagariem? Es domāju, ka tas būtu atkarīgs no tā, cik liela spēka tas tiks īsts. Ja tu nopērts smaržīgs flomsters, sarkanais smaržo pēc zemenēm, dzeltenais pēc citroniem, kāds smaržo brūnais? Pēc kivī. Kas tev patīk vislabāk manī? Vismaz vienu. Tik daudz, ka es nevaru izvēlēties. Labi, ja tu būtu puisis, kā tev sauktu? Man nesauktu. Tev nesauktu pat nākt, jā? Labi, norapo lūdzu dziesmiņu. Kur tu teici, gēlita mans? Un tā jau beigās. Skatītājiem. Kur tu teici, gēlīti mans jau? Nu, bišķiņ ilgāk. Es aizmirstu, kāda bija vārda. No rītiņa āgrumā, jo, aha, jā. O, jā. Ciemataku meitas, ciemataku meitas. Ja tu būtu puisis, vai tev patikt meitenes ar biksēm vai svārkiem? Meitenes noteikti ar svārkiem, tikai un vienīgi ar svārciņiem. Man gan kailusa. Labi, marināti, ja tev... Tas tev iedalīšu variantos. Labi, ir kāda šķirba. Tu man apkrāp. Aizveries, tev maz laika. Tātad, kāpēc marināti gurķi sagribēs tikai tad, kad tev gribas marinātus gurķus? Tāpēc, ka iespējams, tad tu esi stāvoklī. Kurš ir tavs mīļākais pirksts? Zeltes. Tātad, kāpēc tu netaisi mēnešu favorītu video? Jo, nē. Kāpēc cilvēkiem jāskatās tavu video? Jo, esmu forša. Vai tu vari pateikt, kā tev sauc? Kā tev sauc? Ai, neuzķēries! Kā izskatās tavs lielākais ienaidnieks? Es nezinu, parasti ir kāda zila šalma un zila jaka un parasti kaut kas ap galvu ir un tāds dīvains bills. Visi ienaidnieki Amanda ir zilie. Tātad intervētājs pēdējais jautājums. Vai tu kā Amanda varētu ieteikt visām Amandām kaut ko citu kā Amanda? Es jums kā Amanda, Amandām kā Amanda no Amandas teiktu, ka turpiniet būt Amandas. Un tātad video skatītājiem pēdējais jautājums, visļoti kaitinošākais. Tātad, ko darīt Jāņos pirmajā dienā? Jāņiem ir 2 dienas? Jā. Nu labi, nu tad noteikti nelietot alkoholu. Tātad, Amanda, paldies par ļoti ātro interviju. Mēs ļoti bijām priecīgi, ka mēs satikām tev tajā istabā, te uz ielas. Tātad, Amanda dzīvo uz ielas, viņa dzīvo te istabā uz ielas. Tātad, paldies, Amanda. Lūdzu... Varbūt vēl es pateiktu kaut ko skatītājiem. Kā jūs sauc? Santa. Lūdzu, Santa. Un skatītājs jums gribētu pateikt, ka jūs man ļoti pietrūkstat. Subscribe. Tātad, jā, šīs bija ēterā, bija intervētāja Santa no žurnāla Santa. Nē, pagaidām. Tev jau bija reklāmēč, ne?